This is Oli Basket. Hei, mani sauc Armands Jaunzems, un tu skaties This is Oli Basket 3. sezonas 3. epizodi. Un es atgādinu, ir pagājis Eiropas vīriešu basketbola čempionāta turnīrs kvalifikācijā. Tāpēc šodien raidījumā sarunas ar sportistiem, sarunas ar tautu un īpaši sportiska gaisotne. Opa! Oh! Un tagad obligāti, dāmas un kungi, uzspiediet tu like šim video, tu uzspied piesako mūsu YouTube kanālam Olibet Latvija, atceries. Tu iekārtojies ērtāk, paņem kaut ko graužamu, jo mēs sākam. This is Oli Basket. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības Saragosā 2025. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē pārspēja Spānijas komandu 79-75. Spānijas izlasē Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra sākuma galvenā intriga bija Rikija Rubio atgriešanās laukumā un valsts galvenajā komandā. 2019. gada pasaules kausa izcīņas MVP trūkums bija izteikti jūtams gan 2022. gada Eiropas čempionātā, kad nācijas glābšanai saspēles vadītāja pozīcijā nācās naturalizēt Lorenko Braunu, gan jo īpaši 2023. gada pasaules kausā, ko amerikānis ignorēja. Brīnums nenotika. Veselības problēmu dēļ ieturētā ilgā pauze karjerā nebija ilgi palikusi gluži bez sekām, tāpēc Rubio rokas un kājas reizēm netika līdz galvai. Arī saprašanās ar partneriem vēl slīpējama. Bet tās ir Spānijas izlases problēmas, kuras jau kopš pirmajā minūtē mērķiecīgi padziļināja Latvijas komandu. Andrejs Gražuls, Klāvs Čavars un Rodions Kuruts mūsu aizsardzības soda laukumā sacementēja Džakartā un Manilā redzētajā līmenī. Uzbrukums līdz pat puslaika galotnē bija ātrs un daudzveidīgs, bet pats galvenais – kvalitāte īpaši nekritās arī pēc spēlētāju maiņām. This is Oli Basket. Vai tu zini, kāpēc basketbola bumbu sauc par basketbola bumbu? Jo ar to spēlē basketbolu. Bet tagad kā ierasts, jautājumi par basketbolu, bet, protams, ļoti tālu no nopietnības. Kā jūs vērtējat jaunos FIBA noteikumus, ka karsē meitenes varēs dejot un uzstāties tikai pakastījumos? Tikai? Tikai pakastījumos, jā. Tas ir dīvaini. Atkarības jau no telpām, kādas tur ir. Viņiem silts iekšā. Ja viņām nav iebildumu uzstāties, lai viņas uzstājās. Ja skatītājiem nav iebildumu skatīties, lai skatās. Ja spēlētājiem nav iebildumu. Netraucē. Protams. Kā tad jūs iedomājaties karsēja meitenes un karstos darba apstākļos, viņām sirds karsta, āra karsta, viss mūsu uzkarsē. Kā jūs iedomājaties, viņām darba apģērbos būtu jāstrādā kaut kādās šādās siltās jakās? Luka Banki esot noslēdz vienošanos, ja Latvija 2025. gadā iekļūs finālā, tad viņš te nākamajā gadā startēs nevis kā treneris, bet kā spēlētājs. Tavuprāt, tas mums garantētu uzvarus? Es domāju, ka nē. Viņš ir gudrākais no visiem. Ja viņš ir gudrākais, tas nenozīmē, ka viņš spēlē labāk. Ja viņš, es nepateikšu, tagad negribu nosodīt nevienu, savos labākajos gados var viņš ir diezgan vecs. To slodzi, tad kāpēc ne, bet vai tas liecinātu par uzvaru? Man liekas, tad iedodam viņam pilsonību varbūt vai kaut kādu goda rakstu vai ko. Viņš jau diezgan vecs cilvēks ir. Bet mums vajag tieši vairāk sieviešu fanus. Tu domā, ka viņš ir seksīgs no dienvidiem, un latviešu meitenes vienmēr fano par tiem dienvidu vīriešiem. Latvijas izlasē tiek šūta speciāli tautastērpa tagad formu vietā, lai celtu šo te nacionālo pašapziņu un visu. Un kā tev šķiet, ko vēl viņi varētu darīt, lai Latvija tā kā atspoguļot vēl vairāk kā spēlētāji to latviskumu sporta laukumā? Kur viņi nesās tos tautastērpus? Spēles laikā. Nopietni? Jā, tikai tie sportiskie ar gumiju. Jā. Ko vēl mums varbūt tavuprāt vajadzētu darīt, lai celtu šo te patriotismu spēļu laikā? Visiem spēlētājiem dziedāt Latvijas valsts himnu. Lai nenovērš uzmanību, varētu tos brunčus, ja viņi tautiskajos brunčos spēlēs, sašūt viducī, jo viņi ir gana kupli. Viņi sanāks tā kā indiešu bikses. Saprot ideju? Tu tā kā izplet kājas, vidū sasien, un tad, kad viņi lec trīspunktnieku, tad tie brunči normāli paceltos, un tur visi debesu zvani, visi nevajadzīgas informāciju mēs uzzinām. Ja viņi sasien viducī, tad gan sanāk, ka tu skrien, tev plīvo, visi Latviju raksti labi nolasās, uzmanību pievērš totāli. This is Oli Basket.
18 Latvijas basketbolas padomju savienības izlases sastāvos piedalījušies olimpiskajos turnīros, pasaules un Eiropas čempionātos. Par olimpiskiem čempioniem kļuvuši Uļjana Semjonova un Igors Miglnieks, par pasaules čempioniem Skaidrīts Mildziņa-Budovska un Uļjana Semjonova, kā arī Helēna Bitner-Hehta, Silvija Ravdonekrodere un Valdis Valters. Bet kas notiek mūsdienās ar Eiropas vīriešu basketbola kvalifikācijas turnīru? Brauksim noskaidrot. This is Ollie Basket. Kas ir riebīgākais vingrinājums, kurš tev visvairāk tā kā nepatīk? Skriet kombinācijas 5-0. Bez aizsardzības. Tas ir, man liekas, daudziem kaitiņi, ja tu diezgan ilgi to dari. Tev garlaicīgi ir vai kas? Kad iemācās, sākumā jāiemācās, tad nav tik traki, bet es sāku tur atkārtoties baigi ilgi. Man liekas, es diezgan ātri atceros, tā kā man sāk apnikt bišķīt. Jūs ēdīsiet 8 kāju tur pirms spēles, vai jūs pieturēsieties pie kaut kādas tradicionālas virtuves? Es noteikti neēdīšu 8 kāju. Varbūt kāds nezinu, gražulis, bet čavars tagad varbūt ēd 8 kājas, jo no Japānas atbraucis, nezinu. Pagaid, tu vismaz kalmāru kādu apēdīsi Spānijā. Tu neko no spāņu virtuves netestēsi? Man jūras veltes baigi neiet pie sirds. Es vistiņu iedīšu. Ok, spāņu vistiņi kaut kādi ieies tev. Ja basketbolam būtu savs dievs, kā tu to sauktu? Nezinu, Jānis vienkārši saukt, ne? Latvietis Jānis. Latvietis Jānis, jā. Un kā izskatās viņa figūra? Viņš būtu ar alu svēderu? Tāds fāterīšu augums, zini? Viņš ir spēcīgs, bet bišķīt apaļīgs ir. Bišķiņ apaļīgs. Tu tādu figūru sev turētu mājās uz plauktiņu? Jā. This is Ollie Basket. Latvieši māk fanot, latvieši māk arī komentēt. Latvieši māk, protams, arī iemest. Protams, iemest bumbu grozā. To mēs līdz noskaidrosim, jo laiks rubrikai iemet šito. Tev ir pieredze basketbolā? Man tošni nē. Vai tu esi bijis kopā ar kādu basketbolistu? Nē, arī neesmu bijis. Okay. Esmu pa īstu priekš basketbolu. Nē, priekš basketbolista, es domāju. Nē, jā, priekš basketbolista neesmu pa īstu. Tu esi redzējuši Šakilu Nīlu draudzeni. Tas jā. Ko man vēlreiz var smest? Vēl viena iespēja, jā. Tu trāpīji! Tad tomēr tu esi basketbolists. Varbūt bišķiņ, jā. Pagaid, Kaut kur ir. Paīsimies, vai man kabatā kaut kas tev ir ko iedot. Ir, lūdzu, gan izai kā Valentīna dienā. Paldies, liels. Tad metam iekšā groziņā, skatāmies, varam vai ne? Gandrīz varam. Ok, vēl viena iespēja, ja gadījumā kas, tad būs jādalās ar viņu. Ja kas, jā, puspusītēm. Ok. Vēl sliktāk. Tad brāli, tu metīs arī, vai tu esi draugs? Brālis arī. Jūs esat ģimene? Jūs esat seksīgākā ģimene vecrīgā šobrīd. Tu redzi, iečuko, ja? Tad es nelikšu atzīmi, jo šis nav stila patreļ vai kaut kas tur, bet ņem brāli, met, un tu gan esi basketbolists, bet no pressure, tavu māsu iemete. Jā. Jā. Kristijā, vēlreiz. Vēlreiz. Tur nav latviski, ja? Jā. Ok, izties nedaudz aizmidzis. Tā varētu būt? Tu biji skolā šodien? Skola Anglijā. Jūs esat visi no Anglijas? Tāpēc jūs arī izskatāties savādāk un labāk kā pārējie. Jūs nemaz nedzīvojat Latvijā. Zini nekas? Ko? Pilnīgi nekas. Pilnīgi nekas. Davai, paldies. Var izmantot jūsu šitos te. Zini, kas ir? Es viņiem varu iedot vēl vienu šokolādīti producentu. Viņiem vēl vienu šokolādīti par to, kad... Nē, īstenībā, sorry, atvainojies. Tu pajautās pēc tam, bet... Ja? Tur tāda latviešu tāda. Ko tad? Producents saka to, ka mums budžets atļauj iedot vēl trešo. This is Ollie Basket. Pēc februārī notikušajām Eiropas, Āzijas, Amerikas un Āfrikas čempionātu kvalifikācijas turnīru spēlēm Latvijas vīriešu valstsvienība no pēdējā pusgadā ieņemtās 8. vietas ir pakāpusies uz 6. pozīciju. Atgādina, ka portālos basket.lv un bez rindas LV sākās biļešu tirdzniecība uz olimpiskā kvalifikācijas turnīru spēlēm, kas no 2. līdz 7. jūlijam notiks Arēnā Rīga. Sports ir un paliek sports. Azartisks un aizraujošs. Un mēs tiekamies jau nākamajā This is Ollie Basket epizodē.
Es varu iet kopā ar jums, it kā mēs būtu draugi visi? Ejiet, nāc. Jā, paldies. Ekskursijā par Rīgu. Ko jūs meklējat šodien? Mēs šo piemnieku gribējām. Jā? Vajag apkārt tagad pie jums. Es jau viņu apakstīju, jūs viņu varat skatīties tagad. Jā, nu mums jātien apkārt tagad. Jā, Mēs tad- drīkstam iet apkārt? Jā, dos soļiem. Let's go back and you take the look at the statue. This is Ollie Basket.